Droši vien varam arī sākt. Mani sauc Zaiga Pūce. Es esmu biedrības Ascendum valdes priekšsēdētāja, un viss šis projekts ir tapis mūsu biedrības, kas ir sabiedriska organizācija un parasti organizē projektus izglītībā, kultūrā un pilsoniskas sabiedrības jautājumos. Tad mums bija katru gadu ir tāds Ascendum grants, kur mēs piešķiram līdzekļus kādam ļoti labam projektam mūsuprāt, kas atbilst šajās manas minētajās jomās. Un pagājušā gadā, tad, kad tikko bija sākusies Ukrainas krīze, no visiem 35 projektiem, kas bija iesniegti, mums šķita visatbilstošākais Mājas Lezānas pieteikums par mazākumtautību skolu, skolēnu identitāti un piederību Latvijai. Jo tā mūsu doma bija tāda, ka tajā brīdī ļoti daudz mēdījos tika runāts par to, ka mums ir divkopiena sabiedrība, un politiķi ļoti bieži uzsver dažādus punktus, kas ir par bilingvālo izglītību vai šo te pilsonības jautājumu, cik būtisks tas ir un kā tas sadala mūs divās daļās. Un tad mums šķita būtu labi paskatīties uz šo jautājumu mazliet no malas, jo politiķiem, protams, ir sava dienas kārtība, kas viņiem ir jāuzsver un ar ko viņi strādā. Savukārt mēs gribējām vairāk uzzināt šo jauniešu domas un, tā teikt, kas tad patiesībā viņus interesē. Un Māra bija, tā teikt, uzrakstījusi šajā pieteikumā ļoti motivējošu stāstu par pētījumu metodoloģiju, kas ir jauna Latvijā. Tādēļ mēs izvēlējāmies tieši šo pētījumu. Un jāsaka, ka rezultāti patiešām laikam ir iepriecinoši, jo ir ne tikai secinātas lietas, par ko varbūt jau Latvijā ir līdz šim runāts, bet arī ir diezgan daudz jaunu secinājumu, ko jūs vēlāk arī uzzināsiet, kad pētniecis jums pastāstīs. Un tā mūsu, kā Ascendum, varbūt tā misijas apziņa ir tāda, ka mēs gribētu ar šo te pētījumu uzsākt diskusiju, iekustināt šo tēmu, varbūt likt ieklausīties integrācijas politikas veidotājiem šajos secinājumos, kas pētījumā ir. Un, iespējams, ka nākamie 25 gadi integrācijas politikā būs veiksmīgāki. Tā kā es gribu pateikt lielu paldies visām 3 pētniecēm un īpaši Mārai par ļoti patīkamo sadarbību, ļoti vieglo sadarbību. Droši vien aicināšu pirmo pētnieci Aivitu Putni pastāstīt jau mazliet vairāk precīzāk par pētījumu. Lūdzu. Dāmas un kungi, es uzlikšu. Man patiešām ir ārkārtīgi liels prieks stādīt priekšā Māras Lezānas pētījumu. Tas tiešām ir vairāk Māras pētījums, kā mans vai Ilzes pētījums par mazākumtautību jauniešu piederību Latvijai. Un prieks arī, ka šis pētījums atšķirās no līdz šim veiktajiem pētījumiem ar 2 lietām. Pirmkārt, tā ir pētījuma pieeja un metode, un otrs, tas ir arī saturs. Un runāt par pētījumu, tad tajā piedalījās 85 dalībnieki. Tie ir 65 mazākumtautību skolu jaunieši, 15-19 gadu vecumā, un arī 20 skolotāji. Un pētījumam kā metode ir izmantot biedru etnogrāfiju. Tas nozīmē, ka 9 no skolēniem kļuva par pētniekiem, saņemot apmācību un piedaloties pētījuma fokusā un jautājumu veidošanā. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka tas ļauj iekļaut pētījumu jautājumos pašai pētāmajai grupai būtiskus jautājumus, ko pētnieks varbūt neiedomātos, un pētījums tiešām aptver jomas, kas līdz šim nav iedomāts pētīts šajā sakarā. Tas arī ļauj labāk līdzsverot tēmas
un gūt labāk priekšstatu par to, kā pat pētāmā grupa redz šo jautājumu. Un treškārt, tas ļauj piekļūt tādiem jūtīgākiem jautājumiem, un to mēs redzam arī šodien, ka mēs priekšā stāvēsim paši pētnieki, bet šie biedri etnogrāfi, kas ir paveikuši pašu pētījumu, ir ēnā. Tas nozīmē, ka par šiem jautājumiem cilvēki vēl nav gatavi runāt, un tas ir diezgan nopietna problēma. Un pētījums ir drīzāk atbalsts no tiem cilvēkiem, kuri šo pētījumu veidoja, paliekot ēnā un anonīmi. Un šie 9 jaunieši bija 3 no Latgales un pa 2 no Zemgales, Kurzemes, Rīgas un Vidzemes. Un mēs ceram, ka šis pētījums varbūt arī ne tikai mums ļaus noskaidrot kādus būtiskus jautājumus, ir vai mums vajadzīgs vai nav vēl viens kanāls krievalodīgajiem skatītājiem, vai krievalodīgie Latvijas iedzīvotāji rada kādi draudi Latvijai, vai mums tiešām ir divkopīga valsts un daļa iedzīvotāji pakļauti Krievijas mediju telpai, vai bilingvālā izglītība ir tiešām milzīgs politisks jautājums, ar ko krievalodīgie jaunieši ikdienā sastopās. Bet mēs ceram, ka šis pētījums ļaus paskatīties uz šiem jautājumiem no nedaudz citas cilvēciskas perspektīvas un ieklausīties arī tajā viedoklī un tajā dzīves pieredzē, kā to redz paši krievalodīgie jaunieši. Un mēģināt meklēt saskarsmes punktus un patiesībā redzēt, ka mēs nemaz neesam tik ārkārtīgi atšķirīgi, bīstami viens otram, bet mums ir ārkārtīgi daudz kopīgu lietu. Un tāpēc es prieku dodu vārdu Mārai Laizānai, kas ir arī pati galvenā šī pētījuma veicēja. Sveiki! Man jāsāk ar nelielu atvainošanos par prezentāciju, jo mums gribējās kā labāk sanākt ar dažādiem tehnoloģijām, tāpēc būtu bijis skaistāk. Bet es kopumā mēģināšu pastāstīt par tiem secinājumiem, pie kādiem mēs kopā ar jauniešiem nonācām. Es ceru, ka tas noderīgi un interesanti jums visiem. Tātad, pirmkārt jāsāk ar to, ka mazākumtautību jaunieši jūtas piederīgi Latvijai. Te ir viņu mājas, lielākā daļa no viņiem te ir piedzimuši un uzauguši, un viņi arī savu tālāko dzīvi plāno tepat. Arī tie, kuri domā braukt mācīties vai strādāt uz ārzemēm, lielākā daļa plāno atgriezties. Tagad jāpiebilst, ka piederības sajūtai pilsonība nav īsti nekāda sakara. Arī tie, kuri nav pilsoņi vai ir pilsoņi, var justies piederīgi Latvijai un jūtas tādi, un pilsonībai ir funkcionāla nozīme. Ja šobrīd ar to esošo pilsonības statusu var izdarīt visu to, ko gribās, piemēram, ceļot, tad jaunieši īsti neredz iemeslu to mainīt. Bet tātad, kopumā jaunieši jūtas piederīgi Latvijai drīzāk tā teritoriāla un veidojumam un tādā personīgā līmenī, ģimenes līmenī. Taču ir konteksti, kuros viņi apzinās arī visu Latvijas iedzīvotāju kopību, un tie ir kopīgi svētki, kā arī dažādi sociālie jautājumi. Kopīgi svētki, piemēram, kā valsts svētki, kas kopumā tiek ļoti pozitīvi vērtēti, un jaunieši bieži ir aktīvi patriotiski. Tas nozīmē, ka viņiem patīk iet lauku gājienos, likt svecītes, likt arī pie krūtīm Latvijas karodziņus. Jāuzsver gan, ka patriotismam ir jābūt brīvprātīgam. Jo, piemēram, skolās, kur ir bijis obligāti vajadzīgs likt karodziņus, protams, saskarās ar pretreakciju. Taču kopumā jaunieši ļoti labprāt iesaistās dažādās patriotiskās aktivitātēs. Otra tēma, kur var runāt par Latvijas iedzīvotāju kopību, ir tādi dažādi sociālie jautājumi, kur joprojām arī gadu pēc notikuma aktuāli liekas Zeltūdas traģēdija, kas ir vienojusi visus, un tāpat arī cīņa ar neregulētajām narkotikām. Kopumā mazākumtautību jaunieši jūtas piederīgi Latvijai un nejūtas piederīgi īsti Krievijai vai jebkurām citām valstīm, kuras viņi teorētiski varētu ar savu tautību pārstāvēt. Un tajā pašā laikā viņiem šķiet, ka vienīgais veids, kā kļūt par latvieti, ir tad, ja tu piedzimsti latviešu ģimenē un ja tev pirmā valoda ir latviešu, kas, protams, nozīmē, ka latvieši viņi nav. Un tas, ko viņi mēģina darīt, ir ar šo savu piederības sajūtu atrast vietu Latvijā, jo šobrīd Latvijas esošā nacionālā identitāte šo vietu viņiem īsti nerada.
Un tāpēc viņi paši identificējas dažādi. Viena jauniešu grupa, kurus no malas visvairāk grib saukt par krieviem, tie, kuriem vecāki ir krievi un pirmā valoda mājās ir krievu, viņus var iedalīt tādās divās grupās, kur vieni īsti nejūt sērti saukt sev par krieviem vai vismaz ne par tīriem krieviem, jo viņi redz atšķirības starp sevi un Krievijas krieviem, viņi ir te piedzimuši un uzauguši, un tāpēc viņiem varbūt tuvāk apzīmēm ir krievvalodīgais vai Latvijas krievs. Un krievs kopumā, kā vārds viņiem liekas, drīzāk tāds, kurš apzīmē valstisko piedarību. Otra grupa, kuriem arī vecāki ir krievi un valoda pirmā krievu, sauc sev par krieviem, bet drīzāk to dara tādas pārmantojamības nozīmē, ka viņi ir pārmantojuši tautību no saviem vecākiem un arī daudz runā tieši par dzimtās valodas nozīmi savā identitātē. Un trešā grupa ar mazākumu tautību jauniešiem ir tie, kuri pārstāv citas tautības, tie ir poļi, lietuvieši, baltkrievi un citām tautībām piederīgie, un viņi Latvijas kontekstā bieži vien runā krieviski, un viņa pirmā valoda ir krievu, tāpēc viņi sauc sev par krievvalodīgiem un uzsver savu citādo etnisko identitāti. Viņi nav krievi, nav latvieši. Rezultātā var runāt par krievu valodu un krievu valodību kā svarīgāko identifikācijas rīku, jo viņu etniskās identitātes ir dažādas, un tas, ko viņi katrs saprot ar katru no tiem vārdiem un jēdzieniem, ir kaut kas cits. Tagad interesanti, ka tad, kad mēs diskusijās mēģinājām definēt vārdus, tieši tā krievs, latvietis, krievvalodīgais, un tā kā diskusijas notika gan krievis, gan latviski, tas, ko jaunieši vienā brīdī pieminēja, ir, ka saukt sevi par latvieti latviski, tas ir gan neitrāls apzīmējums, kamēr lieto šo pašu vārdu krieviski, tātad latviši, nav diezko patīkami. Un tieši tāpat arī latviski saukt sevi par krievu, nevienmēr tam ir tāda ļoti lemojoša nozīme. Un turklāt, tas nenotiek tikai tādā ikdienas un sadzīviskā līmenī, bet arī mēdījos un politikā. Mazākuma tautību jaunieši ir novērojuši, ka tad, kad kāds izdara kaut ko ļoti valstiski svarīgu, un tie ir mūziķi, zinātnieki, sportisti, tad viņu tautība aizmirstās, un viņi var pat nerunāt latviski vispār, bet viņus pieskaita. Viņi ir piederīgi Latvijai, viņi ir mūsējie. Un tajā brīdī ir kādas negācijas, viņiem mazākuma tautību jauniešiem šķiet, ka tad uzreiz tiek pieminēts šis citas valodas lietojums vai šī cita tautība. Tātad parādot, ka tie, kas dara tās sliktās lietas, tie gan nav Latvijai piederīgi. Paši mazākuma tautību jaunieši gan paši arī funkcionē tieši šādā pašā veidā. Viņi redz savējos, kā šo te grupu, kas runā ar mani vienā valodā, un tiem citiem ir dažāda veida negatīvas pazīmes. Tagad uzreiz jāsaka, ka ir citi pētījumi, kuros tieši tāpat dara latvieši, kā ārgrupu savukārt izvēloties krievvalodīgos. Un vienojoši arī ir tieši tas pats, ka galvenā pozitīvā pazīme ir šī vienojošā valoda, un ar tām pazīmēm, kas tā kā raksturo to otru grupu, ir daudz grūtāk. Tur pamatā strādā negatīvi stereotipi. Un tad, kad diskusijās mēs par to runājām, viedokļi bieži vien ir, nevien nav iespējams nonākt pie kopsakarībām, bet viņas bieži vien ir absolūti pretējas. Piemēram, var teikt, ka latvieši ir emocionālāki, un te pašā laikā kāds uzreiz iebilst, ka nē, ka ir tādi pribalčiski spokojnosti. Un vai arī, ja runā atkal par latviešu raksturojumu, un tad stāsta par notikumiem, piemēram, kur kāds nav palaidis apsēsties kādu tantiņu sabiedriskajā transportā, un tā jau tie latvieši dara, un tad kāds cits uzreiz saka, ka kāds zina, ka tas bija latvietis. Un beigās izrādās, ka nezinu, jo tā identifikācija, ka tā ir tā cita, tie ir tie svešie, notiek pamatā šo negatīvo stereotipu, un pēc tam tiek pieņemta tautība. Un tieši tāpat dara abas grupas, abas noteiktās kopienas Latvijā. Tad, un mazākumtautību skolas iekļaus tieši šajā savējo kontekstā. Tas ir skolas, kur mācās cilvēki, kur runā ar mani vienā valodā, tad manējie. Tas ir skolas, kur mācījušies mani vecāki. Tas ir skolas, kur es varu svinēt svētkus, kurus svinu arī mājās. Tātad tam ir personīga nozīme. Turklāt, izvēle par labu mazākumtautību skolai nav izvēle pret latviešu valodu. Latviešu valodu šobrīd Latvijā apgūst visās skolās, un mazākumtautību skolās tas notiek ar bilingvālās izglītības palīdzību. Un attieksme par bilingvālu izglītību arī nav politiska vai ideoloģiska. Tā ir absolūti praktiska. Tiem, kuriem ir labas latviešu valodas zināšanas, ar bilingvālu izglītību nav problēma, un lielākoties pat nav īsti viedokļi par tās kvalitāti vai kaut kādiem trūkumiem.
tie, kuriem ir negatīva attieksme, tas parasti ir tieši tāpēc, ka ikdienas mācību process ir apgrūtināts. Daudz vairāk par bilingvālu izglītību jaunieši uztraucas par Latvijas izglītības sistēmu kopumā. Viens no iemesliem, kāpēc viņi stāsta, ka viņi mācās tieši šajā skolā, ir tas, ka bieži vien tās skolas ir viens no labākajām reģionā. Un tas viņus ļoti uztrauc, viņiem tas ir svarīgi. Turklāt, svarīgi šķiet nevien reģionāla konkurētspēja, bet arī internacionāla, tāda starptautiska, respektīvi, kā Latvijas izglītības sistēma izskatās uz citu izglītības sistēmu fona, un viņiem ir ļoti daudz ieteikumu un ideju, kā varētu situāciju uzlabot. Tas, kas mazākumtautību jauniešu skolu kontekstā uztrauc, ir saistīts ļoti tieši ar viņu arī kritisko informācijas uztveri vispār. Un viņi uztraucas par Latvijas vēstures grāmatu saturu. Viņiem tās bieži vien šķiet tendenciozas un ka tās nodarbojas ar propagandu. Tāpēc, ka tās nesaskan ar to, ko viņi dzird no citiem informācijas avotiem. Nu, kā jūs pieminējat, tas kopumā ir saistīts ar to, ka viņi vispār informāciju uztver kritiski, un tad ir tāds 3 stratēģijas, kādā veidā viņi vispār iegūst informāciju par pasauli. Viena daļa tieši tāpēc, ka izturas kritiski un gana negatīvi pret dažādiem mēdījiem izvēlās paļauties tikai uz saviem draugiem, uz ģimeni, tātad viņi caur viņiem uzzinās šo svarīgo informāciju. Citi izvēlās pāris informācijas avotus, un tie lielākoties ir Latvijā lielākie ziņu saiti krievu valodā, vai arī tad trešā daļa ļoti cītīgi lasa daudz un mēģina saprast un mēģina nonākt pie patiesības, kas nevienmēr ir iespējams. Šī te neīpaši pozitīvā kritiskā attieksme pret mēdījiem ir daļai arī tāpēc, ka mazākumtautību jauniešiem šķiet, ka sabiedrībā konfliktu nav. Viņi savā ikdienā neizjūt šādu veidu konfliktus, un viņiem šķiet, ka tas ir izdevīgs politiķiem un interesants mēdījiem. Un tieši tāpēc tas tādā veidā tiek attēlots. Politiku vispār vērtē ļoti negatīvi, redz kā netīru, korumpētu, kā tādu, kur neko nevar mainīt un nevar ietekmēt. Ir, protams, daļa jauniešu, kuriem ir pozitīvāka attieksme, ja ne pret pašu politisko procesu kā tādu, bet pret to, cik ļoti viņi to var ietekmēt. Un tie parasti ir tie, kuri darbojas dažādās biedrībās, dažādos ārpusskolas pulciņos un apgūst dažādu veidu pilsoniskās līdzdalības prasmes. Turklāt šie te ārpusskolas pulciņi ir galvenie saskarsmes punkti, kur vispār var sastapt šos latviešus. Jo skolās, protams, vide ir gan segregēta, mums mācās vienās latviešu valodā runājuši, citās krievu, un tad šie te ārpusskolas pulciņi ir tie, kur beidzot var satikties. Tā pašā laikā, kaut gan Rīgā ir noteikti vislielākais skaits ar dažādiem interešu pulciņiem, viņi viļus vai neviļus sadalās tomēr pa valodām. Un beigās Rīgas jauniešiem ir vismazāk iespēja satikties. Jo atkal ārpus Rīgas reģionos, tā kā, ja pilsētā ir viens šādu interešu pulciņš, tad uz to iet visi jaunieši, kurus interesē šī konkrētā lieta, un beigās latvieši satiek. Latvieši satiek viņus. Un kas ir tā kopējā labā pazīme, ir tajā brīdī, ka viņiem ir iespēja satikties, tad jaunieši ir patīkami pārsteigti, ka izrādās, ka tie otri patiesībā ir pavisam normāli cilvēki, un ka ar viņiem arī var draudzēties, un tad arī vairs nav tik daudz negatīvu stereotipisku apgalvojumu, jo ir šie te konkrētie cilvēki, uz kuriem var skatīties un redzēt, ka viņi varbūt laiž tantiņas apsēsties. Un tad tā kā kopsavilkums par to, ko es izstāstīju, ir gana daudz. Tātad mazākumtautību jaunieši jūtas piederīgi Latvijai, pamatā kā teritorijai un personīgā līmenī. Tā pašā laikā ir noteikti konteksti, kuros viņi izjūt visu Latvijas iedzīvotāju kopību. Un tie tātad ir kopīgi svētki, kur ļoti pozitīvi tiek vērtēti valsts svētki, un viņi ir brīvprātīgi, aktīvi, patriotiski, un tāpat arī dažādi sociāli jautājumi, kur ir tādā pāretniski, kur nav nozīmes ne valodai, ne tautībai. Svarīgākais identifikācijas rīks pašiem ir drīzāk krievu valoda un krievu valodība, jo viņu etniskās piedarības ir dažādas. Tā pašā laikā tādu klasiski identifikācijas apzīmējumi kā krievas latvietis ir bieži negatīvi lādēti, un tāpēc arī jauniešiem tas neļūti gribās izmantot. Otru grupu, tātad šī gadījumā latviešus, pamatā identificē ar negatīviem stereotipiem, tā pašā laikā to vidū nav vienprātības, kā arī ļoti grūti atrast citas pazīmes, kas raksturo gan to, gan savu grupu.
Mazākuma skolām vērtība personiska, tas ir svarīgs tieši tā ģimenes pēcacības dēļ, tāpēc, ka var iemācīties labāk šo pirmo valodu, bet kopumā mazākumtautību jaunieši daudz vairāk par jebkādām problēmām saistībā ar mazākumtautību skolām vai bilingvālu izglītību uztraucas par izglītības kvalitāti vispār. Viņi ir ļoti ieinteresēti iegūt labu kvalitatīvu izglītību. Viņi kritiski izturas pret informācijas avotiem, tāpēc izmanto dažādas stratēģijas, kā ar to tikt galā. Kopumā ir diezgan atsevišķināti no Latvijas politikas un vērtē to negatīvi, un pozitīvāk to vērtē tie, kuriem ir bijusi iespēja iemācīties, kādā veidā vispār iedzīvotāji var ietekmēt procesus. Un tās vietas, kur viņi satiek latviešus, tātad ir ārpus skolas, tie ir interešu pulciņi, tās ir dažādas biedrības. Paldies! Es pat Ilzi laikā. Kā jau Māra norādīja, tad informācija presē ir viens no tiem galvenajiem jautājumiem, kas satrauc jauniešus Latvijā. Un viņi ir identificējuši faktu, ka latviešu presē krievu etnicitāte bieži vien ir pieminēta negatīvā kontekstā, bet situācijās, kad krievalodīgi ir sasnieguši dažādas lietas, šis ieguldījums nevienmēr tiek novērtēts un tiek aizmirsts pieminēt, ka mēs lepojamies ar jūsu sasniegto, vai arī šajā kontekstā tautība netiek pieminēta. Un tas veido asimetrisku tēlu krievalodīgajiem latviešu presē. Un no vienas puses, protams, mēs kritizējam, ka krievalodīgie neizvēlās iegūt informāciju latviešu avotos, bet kurš gan vēlas iegūt informāciju vietā, kur grupa, ar ko identificējies, bieži vien tiek attēlot negatīvi. Un tāpatām viena no idejām pašlaik Latvijā ir veidot televīziju, kas paredzēta ir tieši krievalodīgajiem, tomēr šāda iniciatīva jau atkal uztur etnisko grupu robežas, veidojot atšķirīgas informācijas telpas latviešiem un krievalodīgajiem, nevis veidojot kaut kādu veselīgas savstarpējās attiecības. Būtiski arī, ka jauniešiem, kam nebija personīgas saskarsmes ar latviešiem, stereotipi par latviešiem ir identiski tādi, kādi ir latviešiem par krievalodīgajiem. Proti, mēs esam tie, kas nav viņi. Un līdz ar to mēs uzskatām, ka esošo situāciju ļautu mainīt savstarpējs dialogs, kas izpaužas latviešu un krievalodīgo savstarpējā saskarsmē, piemēram, iekļaujot krievalodīgos latviešu presē ne tikai kā noziedzniekus vai draudus vai problēmas, bet arī atzīstot daudzos un dažādos sasniegumus un pienesumu dažādās nozarēs. Un tāpatām ir ārkārtīgi būtiski veidot tādu ikdienas saskarsmes telpu, kurās cilvēki varētu iepazīt viens otru. Un tas noteikti mazinātu stereotipus, aizspriedumus, ļautu skatīties vienam uz otru kā uz draugiem vai paziņām, nevis uz latviešiem vai krieviem. Un tas īsumā arī viss. Es vēl došu vārdu Daigai. Paldies. Jā, vēlreiz paldies pētniecēm. Paldies jums visiem, ka atnācāt. Tur aiz muguras ir dažas uzkodas un dzērieni. Un, ja jums ir kādi jautājumi, pētījumi laikam ir beigušies tie, kas bija izprintēti, bet Ascendum mājaslapā būs pieejams pētījums elektroniskā veidā, tāpat arī prezentācija. Tā kā, ja būs interese apskatīties visu pētījumu kopumā, tas to būs iespējams izdarīt. Paldies!